Tagad mums ir ciemos Bosch pļāvais. 18 skaitās, ka 36, jo tas ir tur obligāti vajag 2 akumulātorus. Un 46 tas ir viņam platums. Modelis saucas GRA 1846. Obligāti vajag izmantot 2 akumulātorus. Un citu reizi ir tāds jautājums, klienti prasa, vai var izmantot dažādus akumulātorus. Tas ir nozīmē, teiksim, vai 5, vai tur kaut kam ir 4 vai 12, jo jaudīgāks, jo labāk, bet var. Teiksim, ja jūs uzliekat vienu 12, otru 5,5, tas būs vienīgais, ka darba laiks nozīmēs tieši mazākais akumulators. Ja beigsies ātrāk, tad, protams, pļāvais arī apstāsies. Tad vajadzēs lādēt vēlreiz. Ar 12 ražotājs raksta, ka kaut kur ap 1000 kvadratmetriem var nopļaut to zāli, bet, protams, tas nozīmē augstums vai biezums zālei. Tā, iekšā mums ir atslēdziņa, tas ir drošības atslēdziņa, bez viņa, ja viņš ir izņemts, tā viņu nevar palaist. Boscham baigi labi izdomāts tie rokturi, redzēt uz tādam klipšiem, kuru pavelc un iefiksē, ja? Var mainīt augstumu. Tas ir viena fiča. Tā kā es garāk augumam, protams, man jo augstāk, jo labāk tas rokturs. Un nākošā fiča, tas ir glābašanas. Mēs to rokturi palaižam šitādā veidā. Atkal varam, piefiksējam. Rokturs nekur vairs neizskries. Tad mēs paņemam, pacelam un noliekam garažā vai šūni. Skaties, cik viņš aizņem vietas. Baigi maz. Ar benzinieku, diemžēl, tā nevar izdarīt. Bet viņam ir 2 funkcijas. Ir funkcija mulcišanas variants. Šīdā mēs ieliekam plasmas, aiztaisam ciet, pļāvam. Un zāle palieks. Kas saka pļāvā, tas ir mulcišanas variants. Mēs tagad izmantosim grozu. Ir paredzēts zemākais, laikam bija 30 mm vai 3 cm līdz 7. Regulējas baigi viegli. Turbomotors. Tas sanāk arī ar akumulātoriem, tiem pro akumulātoriem. Viņam lielākā jauda un pats regulē to slodzi. Piespiest pogu un uzdot gāzi.